Mēs dzīvojam ļoti uz sevi vērstā laikā, un iespējas būt patmīlīgam ir ik uz soļa. 2. Timotejam 3:1-2, bet saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks un iestāsies grūti laiki, kuros būs daudz stresa un apjukuma laiki, kas grūti panesami un pārciešami. Nu, vai kāds varētu teikt, ka esat diezgan pārliecināti par to, ka mēs šobrīd esam šajos laikos? Cilvēki būs patmīlīgi. Tas mums norāda uz to, kāpēc mēs esam grūtos laikos. Cilvēki būs patmīlīgi, galēji fokusēti uz sevi, tādi, kas mīl naudu, kurus vada alkatīgi kāri pēc bagātības, augstprātīgi un iedomīgi, lielīgi un nievājoši. Viņi izmantos citus, zaimos un izsmies, būs nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, bez svētuma un nepieklājīgi. Tās ir tās dienas, kurās mēs šobrīd dzīvojam. Mums ir vienreizēja iespēja spīdēt. Šis ir pats labākais laiks, kāds bijis, lai ieslēgtu savu gaismu. Ārā ir tik ļoti tumšs, un cilvēki meklē, cilvēki ir izmisuši. Kā jūs domājat, kāpēc tik daudz cilvēku izdara pašnāvību? Kāpēc jūs prāt ir tik daudz dusmīgu cilvēku, kas ir burtiski gatavi uzsprāgt jebkurā mirklī? Viņi zina, ka kaut kas nav kārtībā ar šo pasauli, taču viņi nezina pietiekami daudz, lai saprastu, kas tas ir.